beig beigām guva. Tātad Tomas Kristofers bija zaudēts Masters Lūbrukē Lūk komandai. Tādā ļoti interesantā spēlē, bet kamēr par to stāst, FBK sāc izvirzās vadībā šajā spēlē 1-0 un cīnās. Jā, bija tieši runa vispār tādā par abiem rāļiem Nagliņiem pirms spēles, ka no spēlētājiem, kā jau teicu šodien, kas iztrūkst FBK sāc, tātad Deivids Osītis nav šodien. Un kamēr tu stāstu, Lielvārdē divi bīstami momenti, vispirms pa vārtu konstrukciju, pēc tam garām vārtiem lido. Tur izdevās uzvarēt rezultātu 6-5, nonākot pirmajā periodā iedzinājos ar 1-3. Un tālu un dālu, labs moments Dālē un glābi Haltmāris. Kas par iespēju šeit tālu un dālu bija gandrīz aizdodas Celmiņam apspēlēt tur aizsargu. Dālē un te uz vārtu priekšu Nagliņam. Tikko nākušajam laukumā no... Šeit labi spēlē Vaivats aizsardzībā. Un pietur Bumbiņš jau lielāļieši, bet tagad izdodas Kevins Šmits dodas priekš. Šmits virstiņām un virsū Haltmaram. Tā skaitā Edijs Hammers ar Raitis Ozols, Tomas Zone. Tagad gan Pirslīgā, gan Pirmajā līgā pagājušajā nedēļā abām sāc komandām izdevās sagaidāt pirmos zaudējumus līdervienībām. Vaivats izdara metienus, tiek bloķēts. Cekarevs šeit viltīgi un Kevins Šmits, kas par iespēju no vārtu priekš. Un te Kusiņš un Bumiņu vārtos 1-1. Lielvārdi izlīdzina spēles rezultātu. Bļas virsnītiem atpakaļ. Virsnīts pietur Bumbiņu. Izdzied šī piespēle, bet tagad Dāla var doties uz priekšu. Piespēle Nagliņam, Nagliņš dodas priekš, Nagliņš izdara metienu. Haltmārs labi iziet šeit ārā. Lods neizdodas Birstiņš. Birstiņš atvēra Haltmārs. Atvēra šeit Zīverts. Un šeit piespēle no Zīverta. Kevinam Šmitam iziet līdz Kevinam Šmitam. Kas par iespēju Kevinam Šmitam no ārējo vārtu tīkliņu. Pēdējās sekundes. Birstiņš. Neiziet šī piespēle līdz Kevinam. Buņi pie Kevina Šmita. Šmits aiz vārtiem. Ko darīs Kevins? Kevins pats izlaužās, izdara metienu, tas tiek bloķēts. Tur Bumbiņu. Kusiņš turpina lausties, paliek Bumbiņa lielvārtiešiem. Pēdējās 3 sekundes. Šeit piespēle Kevinam un atvēra Haltmārs. Pēdējās sekundē tur Kevins Šmits varēja pārspēt čehu vārtsargu. Spēle pret talsniekiem. Birstiņš šeit Bumbiņu. Birstiņš pats izdara metienu, atvēra Haltmārs. Haltmārs savas aizsardzības zonas. Vaivārds Šmitam. Šmits izdara metienu, atvēra to Haltmārs. Man tomēr ne. Ālišniekiem lūkā piešķir pret Bumbiņu ir nevis vēl strīdi izspēle. Un šeit pacelt tiesturšanu grot. Kevins Šmits. Birstiņā. Birstiņš. Bloķēts Birstiņš un Dālē no vārtu priekšas. Izvirza vadībā otro reizi šajā spēlē, jo BK sāc 2-1. Veiksmīgi Bumbiņu. Un šeit fiksēts pārkāpums. Un šeit pagrūstās abu komandu spēlētāji. Celmiņš tātad ar Dūniņu. Dodas priekš šeit tagad lielvārdieši. Bloķēts tur Gvido Grunberga metiens. Tas iedzīvojas savienojumā šeit Grunbergs. Ociņš izdara metienu un Celmiņš no vārtu priekšas atvēra Haltmārs. Dāla norāda, ka pret viņu pārkāpums tur ir, bet tagad 3-2 lielvārdieši, bet tiek uz Bumiņa ādiši. Un tagad Nagliņš piespēl Celmiņam. Celmiņš atvēra Haltmārs. Skaistu vārtos darbojas Čehu leģionārs. Krīt tur Kusiņš, nav noteikuma pārkāpums. Un te tagad lielvārdiešu vārti 2-2. Rezultāts ir izlīdzināts. Jākapsons panāk neizšķirt. Dāla varēja kūt savus otros vārdus šovakar. Dālē. Šeit Dāle vēl viens metiens atvēra to Haltmārs. Tā bija piespēle un tagad gan Alvis Dāle gūst vārdus. Piesaucām Alvi Dālu vārdu guvumu. Beidzot pieredzējušajam veterānam. Šeit metiens atvēra Haltmārs. Rezultātu panākot Tomam Emīlam Jākapsonam. Neizšķirta 2-2 pēc Aivi Kusiņa prezultīvas piespēles. Jākapsonam tas bija pirmais vārdu gūms. Turpat arī blakus ir Bauska ar 9 punktiem. Tā kā es domāju, būs ļoti interesanti pavērot šo cīņu. Metiens garām vārtiem. Krīt tur laukuma apmalēs, tās saņēmis sitienu. Tur viens no sācis spēlētājiem. Šeit metiens atvēra Zīverts ar ķīveri.
Vaivads Nūju. Birstīņš. Neizdodas tur Birstīņam un bumbmetiens vārti. 3-3. Izlīdzina lielvārdiešu rezultātu šajā spēlē. Šmitam. Bet Šmits saglabā bumbiņu. Apturēt šeit tiek Kevins Šmits. Dūniņš. Izdara metienu atvēra Zīverts. Ķiveri. Usiņš te uz vārtu priekšu. Labi iespēja lielvārdiešiem. Paliek bumbiņa. Jākapsons pats izdara metienu un gūst vārtos. Jākapsons tiek pie otrā vārdu gūna šovakar. Un izdodās lielvārdē pirmo reizi šovakar Ādišu sporta centrā. Vai šī triecienmaiņa turpinās spēlēt līdz spēles beigām? Skatīsimies. Birstīņš piespēl Šmitām. Šmits un Birstiņam neiziet šī piespēle tālāk. Jākapsons. Jākapsons pats izdara metienu. Zīvērts atvēra. Tur to reizi šajā spēlē. Minūte 15. Šmits piespēl Celmiņām. Celmiņam neiziet piespēle Dālma uz vārdu priekšu. Un noraidījums šeit fiksēts lielvārdiešiem. Lūkā, minūte 11 sekundes. Šmits. Celmiņš. Šmits izdara metienu. Haltmārs atvairā. Birstīņš Šmitām 10 sekundes. Celmiņš. Nu jāatrod veidi, kā izdarīt metienu. Un šeit Strateram neizdodas no vārdu priekšas pēdējās. Un tieši tā, jaunais Gusts Jurēvids, kuram šodien pirmā piespēle, apsveicam viņu. Apsveicam Lielvārdes komandu ar uzvaru šodien 3 punktu lielvārdiešiem 15. Audio Jungle.